Labdien! Labdien! Un atkal mēs gatavojoties Nērgrafikas dzimšanas dienas maratonam, tā varētu nosaukt veselas nedēļas garumā, mēs katru dienu zīmēsim kādu no piedalīsimies kādā no Nērgrafikas meistarklasēm, un vienā dienā, tātad tas ir 28. aprīlī, Kristīna, tas būs tavs vakars. Nevar Uh, sagaidīt. Jā, Klau, bet varētu arī pastāstīt nedaudz par sevi, kā tu nokļuvi līdz neirografikai, vai kāds ir tavs ceļš neirografikas pasaulē? Mans ceļš bija pavisam nejaušs. Tas 30. pārsteigums! decembrī. Vienā gadā, 30. decembrī, tas bija vēl 2019. Tas ir tieši tas slieksnis, tūlīt sāksies 20. gads ar visu Covid un lielajām pārmaiņām, kas sadalīja visu dzīvi uz pirms un pēc, vai ne? Un tā tas bija arī man. Un tajā periodā man bija arī neirografika. Tad 30. decembrī man bija lidojums no Itālijas uz Latviju, lai svinētu jauno gadu mājās. Un tā sanāca, ka blakus man sēdēja viena jauka forša sieviete un visu ceļu kaut ko dīvainu zīmēja. Un es viņai sāku jautāt, kas tās ir par līnijām. Un viņa tur man uz pirkstiem kaut ko mēģināja paskaidrot. Es sapratu, ka vajag kaut ko apaļot. Un tā es baigi iedvesmojos, un kopš nākamās dienas, neko īsti nezinot, bet tikai saprotot, ka ir jāpaļo, es sāku zīmēt kā traka, un katru dienu es sāku zīmēt un zīmēju to neirografiku, kas īstenībā vēl nebija tāda īstā neirografika. Tā sieviete man pateica, ka viņa bija izgājusi lietotāju kursu par baigo naudu, kā man likās. Lūk, un tā kā es biju zīmējusi un mūsu internets visu dzird, tad nejauši man atnāca ziņā ar aicinājumu iestāties instruktoru kursā, nu, kas maksā, kā mēs zinām, nu, vismaz 10 reižu vairāk, ja nekā tas lietotāja kurs. Un tad visas manas šaubas par to, ka lietotāja kurs bija dārgs, kaut kur pazuda. Un burtiski dažu dienu laikā pieņēmu lēmumu, Pareizi, ka es viss ir investēšu, salīdzinājumos. jā, ka es investēšu tajā. Un tā 20. gadā es kļuvu par instruktoru un kauču. Super. Klausies, bet man nu pat nāca ideja, nu kā, Pavelam Piskarjovam šis te nosaukums radās lidmašīnā, ja? Arī, Tā jā, kā viņš jā, jā. lidoja. Nu, Tu tie satiec lidojumi ir tādi iedvesmojuši, jā. kaut kas ar to lidošanu un ar to Jā, neirografiku tur ir, jā, jā. interesanti. Jā, nu, Klau, un kā tev, kāds ir tāds kaut kāds, nu, algoritms, kuru tu vairāk tieši personīgi priekš sevis, jo mēs Mhm. priekš citiem, jā, mēs jau baigi daudz visu, ko darām, bet priekš sevis, jā, kas ir tas, ko tu vairāk izmanto priekš sevis? Nu, vispār mans tāds īpašais ceļš neirografika ir nevis zīmēt eksistējošos algoritmus, bet gudrot kaut ko savu, ko es arī daru savu projektu ietveros, izgudroju jaunus foršus modeļus, ko daudz testē un pēc tam redzu, vai strādā vai nestrādā. Un bez pamata algoritma, kas man arī ļoti patīk, un to gan es bieži izmantoju, gan priekš sevis, gan priekš citiem, jo tas ir universāls, der visiem, un tas ir drošs, ka es varu to iedot cilvēkiem un zināt, ka viņi vienkārši izmanto sev un nekur citur tas nu, neies vairāk. Bet bez tā man ir viens mīļākais manas pašas izgudrotais algoritms, kas ir Svētais Juris, jeb Svētais Georgs. Ah, jā. Es tiešām dievinu, un arī nu, ar visiem, ar ko es biju viņu zīmējusi, visi ir nu, lielā sajūsmā, jo viņam piemet tiešām milzīgs spēks. Un kad situācijas ir ļoti smagas, un man liekas, tur ar tādu parasto lietotāju kursa algoritmu vairs nepietiek jaudas, tad es ņemu šo. Nu, jā. Nu, noņem šķēršļus un Jā, palūdz svētību. jā. Parši.
Klau, kam tu ieteiktu apgūt neirografiku vai vismaz pamēģināt, vai kuri būtu tie, nu, pieņemsim, es nezinu, vai tā ir rakstura īpašība, vai tā ir kaut kāds tips, kuram šī neirografika būtu nu, tāda ļoti, ļoti noderīga. Nu, ko es redzu, kas parasti nāk mēģināt, ir dāmas. Dāmas, jā, Tik bet dīvaini, dāmas, ja? cik dīvaini, jā, negaidīti dāmas, kas meklē sevi, kas tieši šobrīd ir kaut kādās krustcelēs, jā, kas, nu, nezinu, ko tālāk un grib saprast, kas man derētu, vai vajag uzdrošināties, jā, pamēģināt kaut ko jaunu. Tad ļoti bieži tas ir vai nu tāds uzreiz pēc skolas vecums, ja, kur man stāties, ko man tālāk dzīvē darīt, kādas ir manas prioritātes, vai arī tāds nu, pārējais periods, es nezinu, kaut kur ap 40, 50 plus, ja, kad ir, nu, viena dzīve izdzīvot, un tad ir jāsaprot, vai es gribu turpināt tādu pašu ceļu vai kaut ko brutāli mainīt savā dzīvē. Nu, Mhm. tādas sievietes es parasti satieku, un nu, bieži vien palīdz, jā. Jā, vai tev ir kāda nu, tāda grandiozā atklāsme, vai varbūt kaut kas, ko tu esi izzīmējusi, un pēc tam ir noticis kaut kāds tāds notikums, kas tev ir iespiedies atmiņā, ka tu zini, nu, točna neirografika strādā. Nu, vispār es vienmēr saku, ka nevis viņa pati par sevi strādā, Nē, jā, nē, bet protams. kamēr es zīmēju, tad nu, man kaut kas smadzenēs tur tomēr notiek, jā, un tāpat, ka, kad mēs guļam, mēs jau, nezinu, pusi dzīvi izdzīvojam, tā arī neirografika zīmēšanas procesā. Mēs gatavojamies vienkārši tām pārmaiņām. Jā? Tad viņas Mhm. nenotiek pašas par sevi, bet mēs sevi sagatavojam tām pārmaiņām. Man pat Un salauza visu. Man likās tik skaisti. Viss vienmēr tik notiek pats no skaisti, jā, sevis. jā, jā. Man nekas nav jādara, es guļu gultā un Nu, vienkārši tā. diemžēl nē. Bet nu, mana tāda statistika, nezinu, ko es pamanīju, ka, kad es zīmēju uz lieliem formātiem, lielas grupas priekšā un tiešām zīmēju kaut ko sev tādu ļoti aktuālu, nu, tad nu, es daudz vairāk enerģijas droši vien tajā iekļauju. Un tad, nu, tad man viss notiek daudz ātrāk un tā, wow, kardināli. Nu, piemēram, nezinu, ja es uztraucos, kā es spēšu pārvākties un man pavisam tur nebūs laika. Un, ak, Dievs, man tur starp projektiem kaut kas ir jāpaspēj un šausmīgi daudz tās loģistikas un tā tālāk, tad nu, vienā reizē man tā bija, es vakarā vēl zīmēju, un nākamajā dienā viss notika pats par sevi. Nu, vienkārši citi cilvēki ir jau palīdzējuši un visu sarūpējuši, kamēr es vēl uztraucos. Nu tā. Tad lielie formāti parasti ļoti palīdz, jā. Jā, nu viņi tā kā atver plašāku apziņu, vai? Es teiktu, ka jā, jā. Un tādu, nu, lielāku gatavību noskaņos, tādu lielāku gatavību. Mm, jā. Nu, labi. Paldies tev liels par šo īso, bet ļoti mums tādu korektu, nu tādu kompakto sarunu. Mhm. Un tā Mhm. tad mēs ar tevi tiekamies 28. aprīlī, 19. vakarā tavā meistarklasē. Uh, nu jā, Vai pačukstēt, kas tas būs? jā, nu būtu ļoti jauki. Īsnībā pēdējā laikā tika izgudroti vairāki forši modeļi, bet viens, kas ir nostrādājis ļoti labi testēšanas laikā, un man izskatās, ka ir ļoti, ļoti tāds interesants un palīdz cilvēkiem sākt runāt un atvērties, ir Story Playground. Tas ir stāstu laukumiņš. Mhm. Kas var aizvest mūsu stāstos no bērnības līdz tagadnei un tad arī līdz nākotnei. Cerams, ka būs interesanti un Intriģējoši. skatītājiem patiks, jā. Ļoti jauki. Nu tad asinam zīmuļus. Asinām, Jā, jā. gatavojam marķierus un lidojumā. Ja? Jā, un Ah, gatavojamies lidojumam. Pārši Ok, paldies, jā, un tad jau paldies. tikšanos. Paldies. Atā. Atā!